pierasts domāt, ka taureņus mēs iegūstam pavasarī, kad arī paši taureņi parādās, un arī iekšā kaut kā tā siltāks ieraugot kādu cilvēku. Bet ziemas augstumā, salā, sniegā, jūs Rīgas mākslas telpā varat atrast savu taureni. Un vēl jau vairāk kopā ar saviem bērniem, jo šeit notiek izrāde Dzejtaurenis. Kas tas ir tāds Dzejtaurenis? Par to, lai pastāst paši izrādes veidotāji. Var, kādas tev attiecības ar taureņiem ir? Taureņi kādreiz skolā vajadzēja kaut ko mācīties. Bioloģijas stundām, man liekas, tā bija, kad mēs grāmatās ir ļoti daudz taureņu. Tad ir Aivars Neibarts uzrakstījis dzejoļu grāmatu Taureņu karaļa valstība. Ar kuru tu arī tagad dzīvo kādu laiku jau kopā? Jā. Un kāpēc? Kāpēc tu ar to dzīvo un mēģini arī viņu izlikt ārpus grāmatas rindiņā? Viņi ir lieliski, tur ir ļoti daudz, kas iekšā. Tur ir tas, ka ir vējš aizsalis un tauriņi ir slidens gauži. Visa izrāde ir par spēlēšanos. Un, ja cilvēks spēlējās, tad dzīve ir krāsaina. Tad, kad tu lasi pirmo reizi, tad tev ir viena ainiņa, tad, kad tu lasi otro reizi, tad jau tu pats sāc spēlēties ar to, ko tu esi izlasījis. Vai vari iemīlēties pats savā gara darbā? Ļoti sarežģīts jautājums. Bet ir tā, ka tas gara darbs, viņš kaut kādā veidā, kaut kādā brīdī sāk pārvērsties par kaut kādu matēriju. Un tajā brīdī jau ir iespējas, ka var tajā arī iemīlēties, jo viņam parādās savs raksturs, viņam parādās savas prasības. Es šeit rakstu mūziku un spēlēju, rakstu un spēlēju pats savu mūziku. Bet arī noteikti bišķiņu pietēloju, arī zīmēju vienā mirklī. Bišķiņu vēl jāpraktizējās. Man teica, ka man būs tāda patoti kā vālīti, tad man būs noteikti vieglāk nekā ar to lielo otu zīmēt. Ja tu visu izrādi nosies, noteikti var dzirdēt, ar ko man asociējās tauriņi. Ar ko tad tev asociējās? Man tauriņi asociējās ar zvaniņiem, un es jums varu nospēlēt, kā man asociējās. Šitā man asociējās tauriņi. Kas ir ar to papīru aizmugurē? Mēs redzējām, mēģinājām laikā tu zīmē, bet šobrīd jau viņi ir atkal, tas nav nomainīts papīrs, viņš tieši tāds pats, kāds bija pirms tam. Tas ir mūsu brīnums, kas notiek izrādes laikā, ka papīrs ir tas pats visu laiku, bet viņam ir tāda maģiska spēja nožūt un palikt katru reizīti kā no jauna, viņš tīrs. Eliņa, tu esi galvenā varoņa, tā vismaz saka apkārt cilvēki. Viņi nepareizi saka. Galvenais varonis šis ir taurenis. Bet tu viņu kustini, tu viņu iedzīvini. Jā, man tā sanāca, kad man šī loma ir uzticēta. Bet, varbūt, es viņu iedzīvinu. Tad es esmu galvenais personāžs, laikam. Kuru krāsu tu vislabāk gribi ieraudzīt pavasarī? Dzeltenu. Kāpēc? Es nezinu, man liekas, ka tāpēc, ka tas ir uzreiz tāda saules sajūta un siltums un gaišums un tā. Un tie taureņi, kas pa iekšu vandās, kā ar tiem? Taureņi vandās dažreiz, jā. Jā, un kā ar tiem tu sadzīvo? Tikat galā? Jā. Man liekas, ka ļoti labi, jo es tā kā nemēģinu, kaut kā tikt vaļā no viņiem vai kaut kā es mēģinu tiešām ar viņiem pacelties, sarunāt kaut ko. Jā. Tu esi taurenis šajā izrādē. Kāds tu esi taurenis? Es esmu rotaļīgs taurenis. Man liekas, ka es neesmu romantisks taurenis, bet vairāk tāds rotaļīgs un
būt arī tāds bezbēdīgs un Brīvs un viegls. viegls, jā, gaisīgs, jā. Tu vari pamēģināt bišķiņ, cik viņi daudz ir, cik viņi daudz to ūdeni uzsūc, tur redzēsim, cik tu stipri var viņus piestīt, ne. Wow. Nezinu, redz, viņi tā viegli, ne? Ļoti, ļoti, ļoti viegli. Un izstāsta, kā ar krāsu zīmēt, bet paņem uz citu ar to pašu un... Tas ir brīnums. Wow. Tad, lai iet semi taurenis, vienkāršais. Jā, būs sarkans. Vienkāršais semi taurenis.